Sveiciens visiem labajiem ļaudīm. Nu ko, šodien rubrika analogais audio. Ir man atnācis viens sūtījums. Interesants. Pirkums. Bija iespēja, es izmantoju. Ir studijas lentes, bet mazliet savādākas nekā vienmēr parasti. Ir tādas plastmas kastītēs, tā kā kasetes. Maks Greger Live, tas ir saksofonists. Otra pusīte izskatās šādi. 28 hiti iekšā. Verās vaļā šādi, viss ir šāds. Izņemšu ārā, parādīšu. Princips, tā kā kasetēm. Iekšā ir aprakstiņš un lente. Tāda. Ievadlente ir, otrā pusē arī ir. Skatīsimies, kas tur, kā tur ir. Tā, ko mēs te redzam? 9,5 cm sekundē, tā kā 9. ātrums. Stereo, labi. Un kur viņš ir tapis? Laikam tāda informācija šeit nebūs. Vairāk vai mazāk ir vācu valodā. Pieļausim, ka Polydor muzikbenda, ka tas varētu būt tapis kaut kur Deutschlandē. Ok, tas ir viens tāds. Interesants. Līdz šim nebija saskāries ar tādu formātu. James Lasts. Arī 9,5 cm sekundē, 9. ātrums. James Lasts non-stop. Otra pusī tāda. Non-stop dancing 68. Tad kaut kur no tā laika varētu arī būt. James Lasts. Un kasetīte ir ar lenti šādu. Izskatās jau, ka šī dīža spēlēt nav tāds ļoti, ļoti taisns tinums. Un tad ir vēl viena studijas lente šāda. Brilliant piano mūde. Ronija Aldriha. Te ir kaut kā Sony Corporation, 69. gads, Japāna, tāpēc arī ir otrajā pusītē hieroglifos daudz. 19 cm sekundē, tātad 19. ātrums. Tāds un tāds. Tāda mierīga mūzika, es esmu paklausījies, kā tas skan. Viktor studija. Šāda lente. Ievadlente Sony. Izskatās, ka tas ir oriģinālais, ja Sony Corporation ir taisījis, tad ir Sony logotipi, zila ievadlente, otrā pusē sarkana ar baltu, arī Sony logotips. Pa Sony lentēm es baigi sajūsmā nav, bet redzēs, kāda viņi ir. Jo pēc pieredzes viss tās, kas ir, ko es esmu iegādājies ar spolēm, tās visi metams ārā, viņas ir drūpa un tā kā no virpes met skaida. Par šīm studijas lentēm runājot, es te iepriekš nopirku, jums rādīju vienu lenti. Tagad man viņi ir pie rokas vai nav pie rokas. Laikam nebūs. Tas nav. Nē, ir. Es jau jums toreiz rādīju šitādu stereo tape showcase.
Nu, ļoti nepatīkami pārsteigts. Pirmais, labi, tā varbūt ir iepriekšējā saimnieka vaina, ka pirmā dziesma ir norauta. Nu, mēdz būt, ka lentei gals kaut kur ir notrūcis vai kaut kas tāds. Bet pirmos puses, nepateikšu vairs, kur dziesma, priekšpēdējā vai pēdējā, nu, laikam ir rakstīta no plates. Plate ir bijusi kā nesējs. Nu, lec. Nu, kā plate pārlekus ir divās vietās. Nu, es nezinu. Ja te var līmēt virsū uzlīme MTD Master Duplicate, nu, es nezinu. Var jau būt, ka 60. gados Amerikā tas tā gāja cauri. Bet, jā. Nu, es teiktu, ka brāķis. Un kāpēc brāķis ir jātirgo? Nu, var jau būt, ka bija uz atlaidi. Nu, kaut kā tā. Labi. Liksim šito te brīnumu visu virsū uz magnetofonu, klausīsimies, un tad jau atkal nokomentēšu, kas un kā. Paldies, ka skatījāties, lai visiem jauka diena. Tā.